Nu, sveiki, sveiki atkal. Šodien mēs parunāsim par kādu visiem ļoti labi pazīstamu augu. Jūs jau redzat, jā? Man rokās ir kas? Petūnija. Tieši tā. Parunāsim par petūniju. Petūnijas ir krūmveidīgi un zaraini augi, kuru garums svārstās no 15 līdz 70 centimetriem. Ziedi ir piltuveida, vienkārši lieli, mazi, jā. Tiem ir patīkams un delikāts aromāts. Nu, šai konkrēti ir, jā. Turklāt, aromāts atkarīgs no zieda krāsas. Pat tā. Petūnija pilns atnāca no Dienvidamerikas, no mitrajiem tropu mežiem un pieder pie nakteņu dzimtas Solanacea. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tuvākais petūnijas radinieks ir tomāts un kartupeļus. Tik banāli un reizē tik interesanti. Lūk. Stoplāji var būt stāvi, var ložņāt pa zemi. Bet patiesībā viss šī petūnijas uzvaras gājiens ne tik sen sākās. 18. gadsimtā pirmie minējumi par petūniju. Kāda Eiropas pētnieki atklāja šo ziedu Dienvidamerikā. Tātad par auga dzimteni uzskata mūsdienu Argentīnas, Brazīlijas, Urugvajas teritorijas. Un skan baigi eksotiski, vai ne? Interesanti tas, ka vārds petūn franču valodā nozīmē tabaka. Petūnijas lapas ārēji līdzīgas tabakas augam, tādēļ arī šāds te nosaukums. Un zviedru botāniķis Kārlis Linnējs pirmo reizi šo augu klasificē kā Nicotiana violacea. Droši vien violetā viņam trāpījās. Tomēr augs kultūrā kopš 18. gadsimta pasaulē par to pirmo reizi pastāstīja 1893. gadā franču dabas zinātnieks Žans Batists Lamarks. 10 gadus vēlāk tikai botāniķi identificēja ģinti, kurai tad īsti viņa pieder. Bet selekcijas attīstība sākās tikai pagājušā gadsimta vidū. Pirms tam bija 3 krāsas – balta, rozā, violeta. Nekādu citu krāsu petūnijas vispār nebija. Hibrīdi atšķīrās tikai pēc toņiem – gaišāka, tumšāka, nu, nekas vairāk. Bet, pateiksim tā, petūnija kļuva par sensāciju tad, kad 1953. gadā amerikāņi izaudzēja sarkanu petūniju. Nu, tad tas jau bija kaut kas unikāls. Pirms 20 gadiem Japāņi izaudzēja pilnvērtīgu ampeli, ot šitādu te nokarnu augu, ko deva par surfīniju. Nu, ar violeto balto viss skaidrs, ja? Bija sākumā kā balta, petūnija axillaris, violeta, petūnija violacea. Tā pirmai bija lielāki ziedi, tā otrai mazāki. Ziediem gramofona forma, var redzēt, ja? Un smarža piesaista bites un tauriņus. Tagad toties 15 līdz 40 sugas un šķirnes vispār nevar saskaitīt. Botāniķi vēlāk identificē atsevišķās ģintī kalibrahojas. Nu, petūnija iekļuva literatūrā. Kā nu tur bija? Hariju Poteru mums sarakstījusi Joanna Rowlinga. Viņa izdomāja tādu varoni vārdā Petūnija dērsli. Nu, tā sākās petūnijas uzvaras gājiens. Varu pateikt tā, ka mūsdienu šķirnēm šīs te piltuvītas, maliņas, gofrētas var būt. Zieda forma var izskatīties kā frotē pompons pilnīgi. Pildītas, man liekas, jau ir pat. Petūnijas krāsu gamma vispār iekļaujas jebkurā interjerā. Var pielasīt. Rozā, cēriņkrāsa, violeta, balta, tumši sarkana, gaiša, dzeltena, melnas ir. Violeta, oranža, zila, fuksijas krāsas, gaiša, zila, vienkrāsana, divkrāsana ar plankumiem, ar vēnām, ar triepieniem, ar ieslēgumiem, ar svītrām, ar apmaliem. Nu, dieva dāvana dizainam. Ko vajag, pielasām attiecīgu petūniju un liekam tik iekšā. Ko nozīmē petūnijas ziedi? Ziedu valodā parunāsim arī par to. Balts. Nu, lūk, man ir balta. Tīrība, pārliecība, patiesums, lojalitāte. To bieži izmanto kāzu dekoros.
Rozā, bez nosacījuma mīlestība, mātes jūtas, laipnība, pieķeršanās, siltums. Sarkanā, kaisle un dedzīga mīlestība. Dzeltena, draudzība, dzīves prieks, optimisms. Violeta, radošums, apbrīna, izsmalcinātība. Iedomājieties, jums violetu petuniju uzdāvina, un jūs tūkojat ziedu valodā. Es jūs apbrīnoju. Nu, feini, vai ne? Lūk, ko es varu pateikt? Vēl par petuniju. Tā kā šī te dažādība, protams, ļoti pozitīvs moments, bet atcerēsimies vēl par maģiju. Maiji un inki petuniju vispār uzskatīja par īpašu augu. Viņi uzskatīja, ka šī smarža atbaida pazemes briesmoņus un garus. Un atnāk pazemes briesmoņus uz dārzu. Tur petunija smaržo. Nu, ja neko, skrien projām, bail viņam. Arī tā. Šos te pumpurus vāca un izmantoja maģisko dzērienu pagatavošanai. Kur viņi lieto tos maģiskos dzērienus, es gluži datus neatradu, bet to tikai viņi zina. Vispār par šīm kultūrām saglabājies nemaz netik daudz ir. Vienīgi, ko varu pateikt, petunija uztur sievišķo spēku sievietēs, iņa enerģija un harmonizē iņa sastāvdaļu vīriešos. Veicina harmonisku miedarbību ar visiem elementiem. Palīdz īstenot plānus. Starp citu plānus tikai reālos. Ja jums tur ir kaut kāda abstrakcija, vīziju nevarēs ar petuniju sarunāt, bet ja jums ir reāls plāns, laika grafiks, kaut kādas perspektīvas iezīmētas reālas, tur petunija būs palīgs. Harmonizē telpu. Palīdz attīstīt radošo potenciālu. Biznesā palīgs arī viņa ir labs. Tā kā var ofisa telpās petuniju turēt. Partnera attiecībās ir tā. Diezgan sarežģīti būs. Vispirms viņa izceļ zemākos instinktus, tad tie instinkti realizējas, un tādā attiecības paceļas augstākā plāksnē. Kaut kā tā. Ļoti viegli nomāca emocijas, ja? Jā, tieši tas ir saistīts atkal ar to pašu patērētāju attieksmi. Kā tas būs? Ja mēs dāvināsim petuniju tantei ar nolūku, kā viņai baigi patiks, viņa sapriecāsies un sāks domāt pozitīvi, lai norakstītu mums savu dzīvokli. Šitā petunija nestrādās, viņa speciāli visu izdarīs otrādi. Bet, ja mēs uzdāvināsim petuniju tantei ar domu, ka tante baigi forša, viņai šodien nav garastāvokļa un puķe viņai garastāvokļu uzlabos, tad petunija jau savādāk izpaudīsies. Petunija audzē dārzā, uz balkona un uz palocēm un kur tik vēl ne. Viņai nav konkrētas stihijas. Petunija iedarbojas ar visām stihijām. Ar ūkuni, ar ūdeni, ar zemi, ar gaisu. Un plus harmonizē. Sievietēm paaugstina seksuālo pievīcību. Lūk, petuniju audzēšana dod papildus spēkus. Ja vajag īstenot kaut kādus plānus, pasaukumus, radošus biznesa projektus, sakārtot personīgo dzīvi, petunija dod spēku. Un veiksmi, kas ir ļoti svarīgi patiesībā. Ja mēs saņemam dāvanā petunijas, tās palīdz novērst domstarpības starp partneriem un laulātajiem, ne tikai. Piemēram, ar kaimiņiem sastrīdējamies, gribam salabt, uzdāvinām viņam petuniju. Kompromisu varēs atrast, un turklāt appusēji izdevīgu. Tā kā, konfliktu risināšanā arī var izmantot. Būtībā, ko es pateikšu, petunija no ezotēriskā viedokļa augsts ir sarežģīts. Vajag piedomāt nedaudz, kad viņu lietot, kā viņu lietot. Jo redziet, šīs te pozitīvā maģija, kas viņā ir un ļoti spēcīga pozitīvā maģija, jo inki un acteki bija galīgi, teiksim, netik gudri, viņi bija ļoti gudri. Ja jau petuniju tik augstu vērtēja, bet vienmēr piedomājam, lai tiešām būtu šis te garīgums,
šis te potenciāli kaut kāda attīstība apakšā, lai nebūtu tā, ka es tev iedevu tāpēc, lai tu man iedotu kaut ko, jā, vai izdarītu manā labā kaut ko. Šī te patērētāja attieksme Petūnijai ļoti nepatīk. Pilnīgi. Un tad būs kas? Problēmas sāsināsies, emocijas kāps augšā. Rezultātā strīdi un problēmas, nekas vairāk. Lūk tā. Tagad, ja jūs redzat Petūniju sapnī, lieliski. Tās būs laimīgas pārmaiņas personīgajā dzīvē. Kādas? Vientuļi atradīs savu otro pusīti. Partnerattiecībās jūtas, sitīs augstu vilni, atkal viss būs labi. Tā kā, jā, sapnis ir uz labu. Vēl ir tāda lieta, kā Petūnija, principā, ļoti ir tomēr jākopja. Lai jums Petūnija augtu, viņā ir jāiegulda. Mēslot vajag, ziediņus nokautušos vajag noņemt, tad viņa jums ziedēs zaļos un tiešām būs smuka. Ja jūs par viņu nerūpēties, ielikāt, iestādījāt, un viņa jums tā arī pliekš tur augs. Tā kā, nu ko? Noslēpumainā visu cieņu izraisošā iešu pamēslot to, kas man tur piestādīts visādās krāsās. Labi! Atā!